gads. Vermonta armijas uzdevums it kā bija cīnīties pret bolševikiem, tāpēc Latvijas valdība neparedzēja, ka tā varētu uzbrukt Rīgai. Tomēr tā paša gada 8. oktobrī vermontiešu karaspēks sāk uzbrukt Rīgai. Pret labi apbruņotajiem vāciešiem valdība nespēja savākt vairāk kā 11,500 vīrus, no kuriem vien 5,000 bija kaujas gatavībā, jo Latvijas armijas galvenie spēki tobrīd bija koncentrēti austrumu frontē cīņai pret bolševikiem. Vermontieši ātri vien ielauzās Rīgā un ieņēma visu pārvāku. Frontes līnija nostiprinājās pa Daugavu, bet 3. novembrī Latvijas armija sāka pretuzbrukumu. Ar sabiedroto flotes artilērijas atbalstu latviešu spēki sāka uzbrukt vāciešiem no ziemeļiem. Pēc niknām un smagām kaujām 1919. gada 11. novembrī vermontieši tika padzīti no Rīgas. Latvija pieteica karu Vācijai un turpināja kaujas darbības Zemgalē un Kurzemē, līdz Vermonta spēki tika padzīti pāri robežai. 1. decembrī Latvija bija pilnībā atbrīvota no vācu karaspēka. Mēs atceramies savas lielās uzvaras, mūsu valsts uzvaras. Mēs godinām tos vīrus un jaunekļus, kas ar savām dzīvībām, ar savām asinīm, ar savu drosmi pierādīja tiesības Latvijai pastāvēt. Jo katra zeme spēj pastāvēt tikai tad, ja tās cilvēki ir gatavi par savu zemi cīnīties. Viņu, manas vecajā paaudzes veiktais, turpinājās, jo katrai paaudzei ir jāspēj cīnīties par savu zemi. Tas turpinājās man tēva paaudzei saglabājot ideju par brīvu Latviju. Tas turpinājās manai paaudzei, izejot savas brīvības cīņas, barikādēs 91. gadā. Un tas turpinās šodien, jo katram no mums ir jāturpina tas, ko darīja vīri, jaunekļi, arī zēni, visam jauni 1919. 20. gadā. Cīnījās par savu zemi. Pasaulē ir daudz bagātāks zemes par Latviju. Ir arī noteikti skaistāks.
Bet ir tikai viena zeme, par kuru ir vērts cīnīties, un tā ir Latvija. Tā ir zeme, par kuru ir vērts cīnīties ikdienu savās domās, savos darbos, savos vārdos. Tas ir tas, ko mums ir novēlējuši tie vīri, kur vārds šeit ir ierakstīti, tie, kas ziedoja savu dārgāko dzīvību. Tie vīri, kuru atmiņas, kuru stāsti cēla mūsu 50 gadus garumā par savām piedzīvotiem izjūtām brīvības cīņā. Cienīsim viņus, cienīsim viņu darbu un atdosim godu viņiem cīnoties par savu zemi šodien, rīt un turpmāk vienmēr. Tu mani uzrunā ar meža cēlām šalkām, ar upju valodām, ar putnu balsīm smalkām, un tava varvīksne spīd caur baigām tālēm, nāk vēsma mierīga no kokiem un no zālēm, no drubām lāsmainām un saldiem sienavāliem, kā meža balodis sauc mani dūdodam un gaitas vētelis pie mana tēva nama. Ar acīm skaidrajām tur mana tauta staigā, mirdz sena gudrība un miera spēks tai vaigā. Daudzreiz no postažām tā cēlās rīta zaigā. Sauc gatves, lielceļi, tun klusi savī tilti, un lauku kapsētās uz viegli gaišās smiltis. Ai, Latvija, tu esi un tu skani ar dzīvajiem, ar mirušiem, ar mani.